Sveicieni no tālās Rīgas. Nesu sveiciens no Matai draudzes un no visiem, kurus jūs pazīstat, un arī es varētu pazīt, bet no pārējiem arī. Bet, jā, man liekas, ka Pēters ļoti labi ievadīja to tēmu par to, kāpēc mēs šeit esam. Mēs esam tādēļ, ka Jēzus Kristus ir uzņēmies visu nastu, visas sāpes, visas vainas. Bet, protams, ka reālajā ikdienas dzīvē varbūt nav tik vienkārši kā ilustrācija. Ilustrācija mums parāda tā vienkārši, vai ne? Nomet un dzīvojam tālāk. Bet ikdienā tā skrējienā mums reizēm netik viegli sanāk. Un tomēr mēs ilgojamies pēc miera, mēs ilgojamies pēc jēgas, pēc piepildījuma. Un tajā sākuma fragmentā, ko cits Pēters lasīja no Dieva vārda, tur bija Jēzus Kristus teikt vārdi: kaut tu šodien būtu sapratis, kas nes tev mieru. Kaut tu šodien būtu sapratis, kas nes tev mieru. Un es domāju, ka mēs katrs meklējam mieru. Mēs meklējam piepildījumu, mēs meklējam jēgu. Un mēs to meklējam dažādās vietās. Es nezinu, kur tu meklē. Viena no lietām, kas dod mieru, ir, es saprotu, arī pēc statistikas ļoti daudz, ja te mums pāris bija priekšā, ļoti daudz konflikti pāriem rodas tieši par finansēm. Liekas, tur tas ceļojums būs vai nebūs, vai patiesībā tas jau ir tāds saprātīgs, ko mēs spējam ar prātu atlikt malā, bet tajā brīdī, ka jādzīvo no algas līdz algai un ka visu laiku ir spiediens kontā, tad rodās arī spiediens attiecībās. Un mēs gribam piedzīvot mieru, bet realitātē, lai arī cik daudz mēs nopelnītu, nekad neliekas, ka būs gan. Liekas, ka jābūt kaut kam vēl vairāk. Ģimene, attiecības, mums liekas, jā, kad tās būs, tad viss būs kārtībā. Es atceros, ka bija mazs puika, domāju, kad man būs pirmā draudzene, būs super. Un tad tā pirmā draudzene bija, un tad viss tur beidzās ļoti ātri, jo tu saprati, ka nav nemaz tik super. Un vēlāk mēs apprecējāmies ar manu sieviņu un likās, bet taču perfektākais cilvēks, kādu es esmu jebkad saticis. Viņa mācījās Bībeles koledžā, likās super, es biju lūdzis pēc skaistas, dievbijīgas sievas un es viņu satiku. Un nebija ilgi jādomā, diezgan ātri pieņēma lēmumu. Patiesībā mēs draudzējāmies tikai 3 dienas, kad man jau bija skaidrs, ja visiem draugiem teica, es atradu savu sievu, viņi vēl to nezināja. Bet tā tas bija. Un tomēr tu saproti, ka arī attiecībās, arī ģimenē nav vienmēr tā miera un piepildījuma, un liekas, kaut kam ir jābūt vēl vairāk, un tad tu domā, piedzims bērniņi, tad būs ideāli. Un ne, tā vienmēr nav. Tieši otrādi, tas atkal kaut ko uzplēš jaunu mūsos. Un tad tu dodies vienkārši makšķerēt. Ja, tad tu pazūd nedēļas nogalēs, lai makšķerēt, vai tu atrodi sevi kaut kur hobijā, kaut kur raujies prom, bet patiesībā tā ir bēgšana. Tas jau nav sevis atrašana, tā ir bēgšana no realitātes, kur mums nebūtu jābēg. Labi, tad varbūt var mēģināt, es nezinu, kā Londonā, vismaz Rīgas pusē, tur tā Wim Hofa elpošana, vai ne? Tev ir jāelpo tur pareizi, un tad būs miers, tad tev būs skābeklis pietiekami daudz tur, un visādi citādi, vai kaut kāda meditācija, ka tev savākties, es būšu te, es esmu klātesošs. Un jebkas no šīm lietām, vai tā būtu nauda, vai tās būs attiecības, vai tas būs hobijs, vai tas būs kaut kas cits, kaut kāds īpašs laiks tev pašam, tas viss ir kā tā dzert sālsūdeni. Tu dzer, un tev slāpst vēl vairāk. Ir jābūt kaut kam lielākam, kaut kam varenākam. Un patiesībā netiešā veidā Jēzus ar šiem vārdiem, ko viņš patiesībā teica Jeruzalemē, viņš to teica visai tautai, viņš to teica patiesībā visai cilvēcei, bet arī dziļi mums katram personiski. Viņš saka, ar to, ko tu meklē, ja vien tas neesmu es, nekad nebūs gan. Vienmēr būs kaut kādas ilgas, vienmēr būs kaut kādas ilgas pēc lielākas drošības, piepildījuma un jēgas. Tas, ko Jēzus turpat mazliet tālāk saka, viņš saka, tevi notriek zemē, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Viņš pravieto par Jeruzālemes tempļa sagraušanu. Bet es domāju, mēs katrs esam piedzīvojuši to brīdi, kad tu liekas, es esmu beidzot savācies. Mans finanses ir kārtībā, mans attiecības ir kārtībā, man viss ir tā kā, mans schedules, mans plāns strādā, un tev notriec gar zemi. Un tu saproti, nav tā miera, nav tās jēgas, nav tā piepildījuma, nav tā prieka, kas ir bijis, pēc kā es esmu ilgojies.
Jēzus saka, tādēļ, ka tu neapzinājies, ka Dievs tevi apmeklēja. Saproti? Tie vārdi, ko Jēzus pasaka, ir iespējams palaist garām to Dieva klātbūtni, kas ir bijusi tavā dzīvē. Un ja tu to atraidi, ja tu to noraidi, tad liekas, tu vienkārši pazaudē pamatu zem kājām. Jēzus saka par tautu, par Jeruzalemi. Kāpēc? Kas tad tur bija tie cilvēki, kas viņu atraidīja? Ne jau tie pazudušie, ne jau tie salauztie, tie jau viņu pieņēma. Viņi teica, man vajag cerību, man vajag dziedināšanu, man vajag jēgu, man vajag piepildību. Viņu atraidīja reliģiozie, pareizie, tie, kuriem dzīvē viss bija kārtībā. Iespējams, tu biji pārāk aizņemts ar saviem darbiem, un tu nesaprati. Tu tajā savā dzīves skrējienā pazaudēji Jēzu. Tajā dzīves skrējienā tu pazaudēji to svarīgāko. Reizēm ar savām domām par to, kā pasaule ir uzbūvēta, vai ar savas patiesības pierādīšanu, tu vari palaist garām to, ka pats Jēzus ir bijis tavā dzīvē, un tu viņu esi kaut kur tā viegliprātīgi palaidis garām. Pēc būtības Jēzus ļoti skaidri pasaka, tava personiskā sastapšanās ar viņu ir kritiski svarīga, lai būtu jēga, lai būtu piepildījums. Ne tikai tādam iekšējam mieram, bet patiesībā tas iedod skaidru pamatu zem kājām. Apostols Pāvils vēstulē korintiešiem saka, jo citu pamatu nevar likt kā vien to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Pēc būtības, ja Jēzus Kristus nav dzīvē pamatā, tad vienalga uz kā tu būvēsi, tas agrāk vai vēlāk sagāzīsies. Un mēs redzam, ka šīs attiecības, kas bija Jēzus mācekļiem, kur vienalga, kur Jēzus satika cilvēkus, kur viņš aicināja viņus, kur viņš pieskārās cilvēku dzīvēm, tās tika mainītas, tās tika uzliktas uz laba ceļa. Un tas nebija viegli. Tas bieži vien bija ļoti izaicinoši. Viņš gāja pie mācekļiem, kur bija zvejnieki, un viņš teica, atstājiet to, kas jums ir bijis, tas, ko tu esi turējis par vērtību. Viņš saka, seko man. Es tevi no tā, ko tu esi darījis, padarīšu par cilvēku zvejnieku. Kaut ko ļoti daudz vērtāku nekā tikai zvejot zivis, lai pabarotu savu ģimeni. Šeit es tev iecelšu par kaut ko lielāku. Viņš muitniekam Matejam, viņš saka, atstāj to, ko tu esi darījis. Es zinu, ka tu dziļi sirdī jūties nožēlojami par to, ko tu dari. Viņš saka, nāc, seko man. Es iecelšu tev par daudz ko vērtāku. Mācekļi praktiski visi, viņi radikāli izmainīja savu dzīves trajektoriju, kur viņi dzīvoja, kur viņi gāja. Kādiem citiem, kas sastapās ar Jēzu jaunā derībā, kur mēs lasām, tur ir kaut kādi brīnumi, kurus viņi piedzīvo. Kādam tā bija fiziskas dziedināšanas vajadzība, viņi sauca Jēzu. Uzlūko mani, pieskaries man, saki tikai vienu vārdu. Un Jēzus nāk un dziedina viņus, paceļ viņus, atver viņiem acis, atver viņiem ausis, iedod spēku, dziedina lepru. Kādam tas ir bijis kāds tuvinieks, kura dzīve ir mainīta, un tāpēc, ka tu esi tik pateicīgs par to, tu esi gatavs sekot Jēzum, tu esi gatavs iepazīt viņu. Un Jēzus iedod vislielāko jēgu. Šie visi cilvēki, viņi nodzīvo savu dzīvi Dievu godam un cilvēkiem par svētību. Un tā nav tukša dzīve, tā ir ļoti piepildīta un jēgpilna dzīve. Viņa ir daudz krāsaināka, ar spilgtākām krāsām, ar spilgtākiem piedzīvojumiem, nekā, ja tu vienkārši nodzīvo visu savu dzīvi ļoti labā, varbūt karjerā, bet bez Jēzus. Un zini, jebkura sastapšanās ar Jēzu, personīgi, nevis tāda garām ejoša, provokatīva, kāda tā bieži vien ir cilvēkiem, kas līdzīgi kā farizēji izaicina Jēzu. Bet tad, kad tu viņu pielaidi pie savas sirds, ļauj viņam runāt tavā dzīvē, tad šī sastapšanās ar Jēzu aizved uz tādu garīgu virsotni, uz kaut ko skaistu, uz kaut ko piepildītu. Un tajā brīdī mēs jūtamies pilnīgi neapturami. Tāpēc ļoti bieži, kad jauns kristietis ir, viņš ir tikko iemīlējis Jēzu, viņš tikko piedzīvojis to dzīves transformāciju, un liekas, viņam visas jūras ir tikai līdz ceļiem, viņš izbradīs cauri, viņš sagraus jebkuras Jērikas mūrus un būs skaisti un labi. Un tas jau ir labi. Mēs esam tajā brīdī super gatavi gavilēt, slavēt, priecāties, stāstam visiem saviem ģimenes locekļiem, draugiem par Jēzu. Un es domāju, arī mums, kas esam
kristieši ar stāžu, nevajag aizmirst to pirmo mīlestību, vai ne? Par to arī mums atklāsmes grāmata brīdina un atgādina. Bet mēs esam gatavi, ja mēs tagad svinam palmu svētdienu, burtiski rītdienu, vai ne? Mēs esam gatavi būt tajā pūlī ar palmām, mēs esam gatavi nolikt savus drēbes. Jēzu nāc mūsu dzīvē, mūsu draudzes dzīvē, mūsu ģimenes dzīvē, esi visur centrā, tu esi valdnieks, tu esi kungs un viss ir skaisti. Mēs esam gatavi šo publisku apliecinājumu ienest savā dzīvē. Bet vienmēr, ja tu dzīvos savu dzīvi Jēzum par godu, vienmēr būs kādi, kuri būs pret. Vienmēr būs kādi, kas teiks, nevajag tik traki ticēt. Vajag viss kārtībā, tu vari ticēt, ka ir Dievs kaut kur tur augšā, vai ne? Bet nevajag tik radikāli dzīvot Jēzum. Vienmēr būs kādi, kas teiks, bišķiņ piebremzē, nevajag būt tik fanātiskam. Un mēs redzam, ka tieši tas notiek, kad mācekļi ar gavilēm gaida Jēzus iejāšanu Jeruzālēmē. Farizēji Jēzum saka, no pūļa viņi sauc uz Jēzu, saka, skolotāji, apsauc savus mācekļus. Apsauc savus mācekļus. Šobrīd viņi nevarētu saukt uz Jēzu, viņi saka uz mums pašiem. Viņi saka, vai tu vari aizvērties ar to savu Jēzu? Un tu mēs varam padomāt kādu brīdi, vai varbūt pat bez domāšanas teikt, nē, es nevaru aizvērties. Tāpēc, ka viņš ir izmainījis manu dzīvi. Es nevaru izlikties, ka manā dzīvē tie notikumi, kas ir bijuši, tā glābšana, ko es esmu piedzīvojis, tie brīnumi darbi, ko es esmu piedzīvojis, ka tie nebūtu bijuši. Es nevaru aizvērties ar savu Jēzu. Viņš ir manas dzīves centrā. Un Jēzus to pašu pasaka tā tēlaini. Viņš pasaka, bet ja viņi klusēs, tad akmeņi brēks. Tu paskaties uz akmeni, uz laukakmeni vai uz kaut kādu mazāku vai lielāku. Viņš neko nevar izdarīt, to viņi var labākā gadījumā aizmest kaut kur. Bet Jēzus pasaka, nav iespējams panākt, ka kristieši aizvarās. Ir daudz dažādas varas to mēģinājušas. Farizēji to mēģināja darīt, Romas vara to mēģināja darīt, Padomju Savienība to mēģināja darīt, mūsdienu liberālā kultūra to mēģina darīt. Bet kristiešiem vienmēr būs balss, kas ir jāpaceļ, lai slavētu Jēzu Kristu. Nav iespējams apklusināt to, kurš ir garīgā virsotnē. Un Jēzus joprojām turpina glābt cilvēkus. Viņš joprojām turpina mainīt cilvēku dzīves, un tāpēc nav iespēja viņus apklusināt. Ir iespēja apklusināt tikai bailīgos, ir iespēja apklusināt tikai šaubīgos. Un es negribu teikt, ka tu nekad nedrīkst šaubīties vai baidīties. Patiesībā sakot, kad es lasīju šo tekstu un domāju par to, man jau ļoti sen, kādu pusgadu pirms šīm lieldienām saslēdzās divi notikumi kopā. Šī palmu svētdiena, majestātiskā iejāšana Jeruzālēmē ar gavilēm kopā ar lieldienām. Jo Jēzus saka, ja viņi apklusīs, tad akmeņi brēks. Un bija brīdis, kad mācekļi apklusa. Bija brīdis, kad viņi šaubījās. Viņi domāja, vai es esmu kļūdījies ar to, ko es esmu pēdējos 3 gadus dzīvojis. Ka es esmu mēģinājis sekot Jēzum, ko es esmu piedzīvojis. Viņu plāns ar viņu tā brīža realitāti nesaskanēja. Un viņi apklusa. Un zini, tajā brīdī viens akmens brēc skaļāk par 100 mācekļu balšu. Tas bija akmens, kuru Jēzus bija novēls no kapa. Tas bija akmens, kurš apliecināja, viņš ir dzīvs, viņš ir uzvarējis. Un iespējams, tu šodien, mēs katrs šeit esam pietiekami daudz, lai mums būtu katram savs piedzīvojums, un mēs būtu tajā kalnā vai virsotnē vai ielajā, kurais. Kāds no jums ir nesen atgriezies, saka, jā, slavu Jēzum, es gribu stāstīt visiem, es gribu liecināt, un kāds šobrīd ir šaubās, un viņš domā, es īstenībā neesmu drošs. Es neesmu drošs par Jēzu vai par savu ticību. Tur varbūt kādi intelektuāli iebildumi un šaubas ir. Es nezinu, vai šai grāmatai var uzticēties kā vēsturiskam faktam. Es nezinu, vai tur nav kaut kas pierakstīts klāt. Es nezinu, vienu vai otru, kā tas iet kopā ar zinātni. Tā varbūt ir kaut kādi šādi tipi jautājumi, uz kuriem patiesībā ir ļoti labas atbildes. Bet tās ir tavas šaubas, ar kurām tu cīnies. Kādam citam tās ir emocionāls kaut kādas šaubas.
Kaut kādas garīgas šaubas, kur tev liekas, bet es nespēju dzīvot saskaņā ar to vārdu. Manā dzīvē ir kaut kāds grēks. Es šaubos par to, vai es varu tā. Varbūt tavā dzīvē ir kaut kas, kad tev liekas, nē, Dievs nav tik labs, par ko kristieši saka. Jo manā dzīvē ir slimība vai kāds tuvinieks ir nesen gājis bojā. Un liekas, kā tā var būt? Liekas, ka Dievs tevi neredz, nemīl, nedzird, ignorē. Un liekas, pagaidi. Jēzus teica, es jums saku, ja viņi klusēs, tad akmeņi brēks. Un tieši tajā brīdī, kad šis akmens sauc un brēc un pasludina to, ka Kristus ir uzvarējis nāvi un ka tas ir vislielākais brīnums, mēs saprotam, ka Jēzus vārdi atkal piepildās, jo šis akmens brēc skaļāk par manu liecību. Jo var teikt, tā ir tikai tavs piedzīvojums, kaut ko tu esi sadomājies, tu tur esi uzaudzis kristīgā ģimenē un tāpēc tev tā liekas. Bet ir šis vēsturiskais fakts, kuru nevar apgāst vai noliegt. Šis akmens kliedz skaļāk par manām bailēm. Tāpēc, ka Jēzus saka, ka pilnīgi mīlestība aizdzen bailes un Jēzus arī saka, ka nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Un viņš saka, es parādīšu tavā vietā, ka es esmu gatavs iestāties par tevi. Es esmu gatavs mīlēt tevi. Es esmu gatavs atdot sevi tevis dēļ. Šis akmens kliedz skaļāk par visiem grēkiem, jo, ja mēs gribam ar savu svēto dzīvi nopelnīt glābšanu, tad mēs esam kaut ko sajaukuši un aizmirsuši, ka glābšana ir Dieva žēlastības dāvana. Un viņš saka, es tev dodu kā dāvanu. Jēzus to portretēja savas dzīves laikā, kad viņš pavadīja laiku kopā ar muitniekiem, ar prostitūtām, ar cilvēkiem, kas bija izstumti no sabiedrības. Viņš jau neattaisnoja viņu dzīvesveidu, bet viņš teica, nāciet, Dieva žēlastība spēja apklāt arī tavu grēku, arī tavas sāpes, arī tavas vainas. Viņš teica, ej un negrēko vairs. Bet viņš nebija tas, kurš visu laiku rādīja uz pagātni. Redzi, atceries, tu neesi pietiekami labs. Viņš teica, nāc, šeit ir jauns sākums, ejam tālāk kopā. Seko man, es gribu būt ar tevi kopā. Jēzus neapsauc savus mācekļus un saka, hei, redz, jūs man pievīlāt. Jūs te vienu dienu sakat slavu Dievam, otrā dienā es viņu nepazīstu. Mēs tā darām. Bet Jēzus pēc tam sastopot Pēteru saka, vai tu mani mīli? Jēzus saka, vai tu mani mīli? Un tad mēs varam iet tālāk, kopā ar viņu. Mēs nevaram izlikties, ka šis notikums, es varu teikt, jā, man jau patīk visas tās Bībeles morālās lietas, es saprotu, ka tur viens vīrs, viena sieva, ģimene, tā ir labi dzīvot, nevajag zakt, nevajag nogalināt, viss saprotams, es pie tā turos. Apostols Pāvils saka, vēstulē korintiešiem, viņš saka, bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīgi ar mūsu sludināšanu, veltīgi jūsu ticību. Šīs notikums, Kristus nāve un augšām celšanās, ir kritiski svarīgs notikums mūsu ticībā. Mēs tam nevaram apiet apkārt. Mēs par ļoti daudz ko varētu diskutēt, bet šis ir centrālais notikums. Jo Kristus uzvara nav atkarīga no manām sajūtām. Kristus uzvara nav atkarīga no maniem darbiem. Arī tavās šaubās vai bailēs un nemierā. Un es domāju, ka kādam no jums tas ir. Kristus uzvara nav atkarīga no tavām sajūtām. Viņš tev nepazudina un nenosoda tāpēc, ka tev ir šaubas. Tieši otrādi viņš iestājas par tevi. Viņš atrod tevi tajā dziļajā ielējā, viņš tev paceļ augšā, viņš tev paceļ jaunos augstumos, patiesībā sakot. Jo tajā brīdī Pēteris un citi mācekļi, kuri bija piedzīvojuši šo ielēju, šīs šaubas, to, ka viņi ir aizlieguši Kristu, viņi pēc tam bija gatavi mirt Kristus dēļ.
Viņi vairs nekad neaizliedz Kristu. Es ļoti labi atceros to gadījumu, kad man bija 13 gadi, es sāku pētīt kristietību, sāku domāt par to, vai tad es ticu, vai es neticu. Es atbraucu pēc vasaras kādas nometnes atpakaļ uz mājām un sāku atkal iet skolā. Un mums nometnē bija uztaisīts rokdarbos tāds krustiņš, tādā skaistā ādas, melnā ādas striķītī, metāla krustiņš, ko es tur biju dabūjis, un tad super. Un es viņu uzkarnēju, un es tomēr eju uz baznīcu un tā. Un pēc kāda no treniņiem, es trenējos bišķiņ florbolā, un pēc kāda no treniņiem viens no puišiem, kas bija tāds ass vārdos un tā, viņš pastiez uz mani, kas tev tas tāds kaklā, tu kaut kāds ticīgais tēs? Un es nē, tas tik tā. Un ziniet, toreiz man bija 13 gadi. Varbūt 14. Tagad man ir 34 gadi. Es 20 gadus šos vārdus nevaru aizmirst. Un es nešaubos par to, ka Jēzus man ir piedevis. Bet es zinu, ka es viņu aizliedzu. Kā mazs pusaudzis. Es nevaru iedomāties, kāda šī sajūta bija Pēterim. Kuram Jēzus bija tiešā tekstā teica, tu šonakt man aizliegs 3 reizes. Un viņš brīdī, kad viņš 3. reizi aizliedz Jēzu, paskatās, un viņš redz, tur Jēzus tiek sodīts, un viņš paskatās viņam acīs. Pēc tam Pēters dzīvo savu dzīvi, viņš dibina draudzi, viņš iestājās par vajātiem, viņš vienkārši dzīvo savu dzīvi Dievam un ir gatavs atdot savu dzīvību Jēzus vārdu dēļ. Es zinu, es esmu pārliecināts, ka arī šeit kādam no jums ir šaubas vai bailes par savu ticību, par gaužām praktiskām lietām, par savu labklājību, par savu ģimeni, par saviem bērniem, par savu darbu, par savu veselību. Un liekas, bet kā es varu uzticēties Dievam? Varbūt naktīs mosties ar kaut kādām trauksmēm un liekas, bet kā? Kā lai es atveru to mieru, kā lai es dzīvoju ar to, es jau ar prātu saprotu, bet kā dzīvot? Jēzus teica, Jāņa evaņģēlijā, viņš teica, es jums atstāju savu mieru. Savu mieru es jums dodu ne tā, kā pasauli dod. Viņš teica, nevajag meklēt tajās pašās vietās, kur pasaulē tu meklētu. Vajag meklēt pie manis, pie Jēzus. Un viņš arī mums nepasaka ļoti skaidri, kā tad saņemt, jo tur nav kaut kāda mehānika, lai mēs to nesāktu glorificēt un likt augstāk vai kaut kādā reliģiskā praksē to pārvērst. Jēzus vienkārši saka, seko man, pa pēdām, soli pa solim, es iešu tev pa priekšu, es tev pačukstēšu ausī, kā tev jārīkojas, ka tev vajag lūkšanā. Vienkārši tici un tu redzēsi, tici un tu piedzīvos to. Un atkal, tu nevari to nopirkt, tu nevari par to samaksāt, tu nevari to izpelnīties ar kaut kādiem saviem darbiem. Tu vari vienkārši būt Kristus tūmā. Jo tu nopelnīji Jēzus pie krusta atdodams savu dzīvību par tevi. Bet viņš nepalika pie krusta, viņš 3. dienā augšām cēlās, viņš uzvarēja nāvi, viņš uzvarēja tavus grēkus, viņš uzvarēja tavus vainas, viņš uzvarēja tavus sāpes, viņš uzvarēja jebkuru lāstu no pagātnes. Viņš dod jaunu dzīvi. Viņš dod jaunu cerību. Un tā ir Dieva dāvana tev, kuru tu... Es pieņemu, ka daudz no jums jau to ir saņēmuši, bet kādi no jums var saņemt šodien? Tas nav tikai tam laikam toreiz. Tas ir personiskas attiecības ar Jēzu, ar Dievu dēlu. Un tā kā tu atsaiņo šo dāvanu, ko Dievs tev saka, re, kur žēlastībā pieņem jaunu dzīvi, mieru, un mūžīgās dzīvības apsolījumu. Kopā ar šo dāvanu, kad tu to atsaiņo, tajā ir svētais gars. Kas tas tagad ir? Svētais gars ir viena no Dieva personām, kas iemājo katrā kristietī. Bez svētā gara nevar atzīt Jēzu Kristu par savas dzīves kungu un glābēju. Un svētais gara viens no uzdevumiem pārliecināt par grēku, taisnību un tiesu. Un tad, kad tu esi pieņēmis Jēzu Kristu kā savu glābēju, tad nebrīnies, ka iespējams bez kāda cilvēka palīdzības tev sāks celt augšā kādas lietas, kas tev jānožēlo, kur tev ir jāiet un jāizlikst ar kādu.
Kas tev dos nemieru, jo, liekas, pagaid, tu tikko teici, kā dabūt mieru. Bet Svētais Gars pasaka, hei, saved kārtībā šo lietu. Aizej sakārto savu istabu, tādā garīgā ziņā. Viņš tev uzrādīs, kas tev vēl ir jānožēlo. Viņš tev uzrādīs, ar ko tev vēl ir jāizlīkst. Tu tiksi šķīstīts, jeb tīrīts no visa liekā, no visa netīrā, no visa grēcīgā, no sāpēm, no vainām. Un zini, un pravietis saka, ka pienāks diena, kad Dievs izņems mūsu akmens sirdi, to cietsirdīgo, to paštaisno, uz sevi centrēto sirdi. Kam vajag tā, ja šeit ir likums, tad kā es to varu apiet? Es domāju, mēs pazīstam to. Mēs domājam, ja likums ir šeit, tad cik es tuvu varu pieiet, lai tehniski skaitītos, ka es neesmu to pārkāpis. Pravietis saka, ka Dievs izņems mūsu akmens sirdi un ieliks mums miesas sirdi. Kopā ar Jēzu tu vari būt drošs, ka tu tiks izmainīts. Tava dzīve tiks izmainīta, tava sirds tiks izmainīta. Un tas nozīmē, ka tu spēsi piedzīvot Dievu mīlestību un spēsi to dot tālāk. Tu spēsi just vairāk nekā tu jebkad esi jutis. Tu sāksi dzīvot patiesi. Un zini, un tā ir Dieva mīlestības un viņa tāda svētā gara transformēta dzīve, piepildīta, jēgpilna, laba dzīve. Un tad mēs varam to atspoguļot šajā pasaulē. Jo Jēzus jau, tad, kad viņš tika paņemts debesīs, viņš jau neteica, viss, tagad domājiet paši. Viņš ļoti skaidri pateica, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju. Un jūs esat atnākuši uz Londonu, uz Lielbritāniju, tad esiet par gaismu šeit, esiet par sāli šeit. Un es braukšu atpakaļ uz Rīgu. Un viss mierīgi. Un mēs katrs esam savā Eiropas daļā un esam par gaismu tur. Jo mums ir jābūt Kristus rokām, Kristus kājām, Kristus lūpām šajā pasaulē. Viņš teica, ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem visas tautas. Tas kristīdam un tam mācīdam visu, ko es jums esmu mācījis. Jēzus saka, žēlastība ir bez maksas. Bet pēc tam, kad tu esi piedzīvojis to skaistumu, tu vairs neesi tāds pats. Tavs sirds ir plašāk, tavs sirds ir mīkstāk, un tavs mugurkauls ir stingrāks un taisnāks. Tu vari pacelt galvu. Tev vairs nav jāzemojās kuram katram. Jo tu skaidri zini, kurš ir tavs kungs. Un tavs kungs ir Jēzus. Un zini, es nevaru jūsu sirdīs katru ielūkoties. Bet es zinu, ka Dievs redz cauri. Viņš redz cauri mūsu smaidam vai mūsu vaigam. Mēs mākam izlikties labāk, kā mēs esam. Viņš redz, kas notiek šeit. Un varbūt tu esi šeit un tu domā, bet es līdz galam to Jēzu nepazīstu. Es nezinu, kur viņš ir. Es gribētu viņu iepazīt. Šīs lieldienas var būt labs atgādinājums tev. Labs brīdis, ka teikt, es gribu Jēzu tev iepazīt. Es gribu tev sekot. Es gribu būt ar tevi. Es gribu šo jauno dzīvi. Es gribu to mieru. Es gribu to cerību. Es esmu pamēģinājis šajā pasaulē tik daudz ko, un nekur jau tā nav. Iespējams, ka gudrākais, ko tu šodien varētu darīt, ir vienkārši teikt, Jēzum, te es esmu. Jēzu, te es esmu. Nāc, vadi manu dzīvi. Svētais Gars, nāc, uzrādi man tās lietas, kas ir. Es zinu, ka es to negribu redzēt, jo man ir ērtāk, ka es to esmu kaut kur paslēpis. Un tomēr es apzinos, ka agrāk vai vēlāk tas uzpeldēs. Agrāk vai vēlāk man tie dēļi ir jānomet. Bet ja es tos nometīšu vienkārši, es būšu kails, bet ja es būšu ietērpts jaunajās drēbēs, ko Jēzus man dod, tad es varu dzīvot ar mieru un cerību. Tādēļ pavisam vienkārši. Bībele saka, tā instrukcija, kā pieņemt Jēzu, ir vienkāršāka par vienkāršu. Tu nevari tur no aizmugurē noziedot 5 summu, lai nopelnītu Dieva labvēlību. Tu nevari kaut kā izpelnīties caur saviem darbiem. Apostols Pāvils saka,
Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu, savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem, tu tiksi glābts. Tieši tik vienkārši. Un es piedāvāju, ka tu šodien to dari. Ka tu šodien saki Jēzu, es gribu, ka tu nāc manā sirdī. Es gribu tev sakot. Es nezinu, kur tu man vadīsi. Es nezinu, ko tu man teiksi tālāk darīt, bet es esmu gatavs. Jo es esmu mēģinājis savā spēkā un tam nav jēga. Tālāk iet nav jēga bez tevis, Jēzu. Es aicinu, ka mēs varam lūgt. Un lūgšanas laikā es arī aicinu, ja tu vēlies Jēzu ieaicināt savā sirdī, ka tu vari vienā brīdī teikšu, ka tu vari pacelt roku, ka tu vienkārši pacēl roku. Un pārējie mēs būsim ar acīm cieti. Mēs aizlūksim par jums un mēs lūksim paši par sevi. Bet vienkārši es pietiekam drosmīgs arī ar savu rīcību apliecināt, Jēzu, es esmu šeit. Jēzus redz tavu sirdi, bet es gribu, ka es varu arī par tevi aizlūgt tajā brīdī. Lūksim. Kungs Jēzu, slāva un pateicība tev par tavu uzvaru par nāvi. Paldies tev par to, ka tu ļauj mums gavilēt, tad, kad mēs esam šajās garīgās virsotnēs. Kungs, bet ka tu smago darbu, glābšanas darbu, ka tu to izdarīji bez mūsu nopelna, lai mēs nevarētu lepoties un lielīties, cik mēs esam labi un vareni. Paldies tev, Jēzu, par to, ka tu biji gatavs iestāties par mums tad, kad mēs šaubāmies. Paldies tev par to, ka tu samaksāji par mūsu vainām, par mūsu grēkiem, par tām sāpēm, kuras mēs esam piedzīvojuši vai ienesuši šajā pasaulē. Kungs, un paldies tev, ka nav neviena grēka, kuru tu nevarētu piedot. Kungs Jēzu, paldies tev par to, ka tu sauc mūs par saviem draugiem un ka tu dod mums pieeju pie debesu tēva, kurš sauc mūs par saviem bērniem. Paldies tev, varenais Dievs, par jaunu dzīvi, par jaunu cerību, par jaunu dienu, ko tu dāvā. Kungs, un tu redzi šos visus, kas ir šajā zālē, tu redzi tos, kas ir kaut kur savās mājās pie ekrāna. Kungs, es lūdzu, ka tu dari savu darbu. Un tos, kas tev pazīst, tu stiprini, tos, kas tev meklē, ka tu saki, es esmu atrodams. Un ja tu vēlies pieņemt Jēzu savā dzīvē un esi gatavs apņemties sekot viņam, es aicinu, ka tu vari pacelt savu roku. Forši, es jūs redzu. Dievs redz jūsu sirds. Dievs jūs svētī. Un ir apsolījums, kas saka, ka jūsu grēki, kaut arī to ir bijuši daudz, ir piedoti, jo Jēzus ir izlējis savus asins par tevi. Paldies, jūs varat nolaist savus rokas. Es aicinu, ka jūs varat piecelties visi. Ne tikai tie, kas pacēlāt savus rokas, ka jūs varat piecelties, ka mēs varam piecelties un ka mēs varam turpināt slavēt. Ka mēs varam turpināt slavēt Dievu un svinēt to, ka Viņš ir dzīvs.